pašos pirmsākumos šeit bija 58 noliktavas, kas tika celtas daudz plašāk nekā šobrīd mēs skatāmies uz Spīķeru kvartālu, jo arī tirgū ir Spīķeru iela, kur arī ir tāda paša sarkano ķieģeļu spīķeri. Bet kopā kvartālā ir palikuši 13 no šīm noliktavām, kas laika gaitā viņas bija maziņas, nav tādas, kādas viņas ir. Attīstoties pilsētā, viņas kļuva vairāk nepraktiskas, jo viņas bija pa mazu. Un tieši tādēļ kaut kādā mirklī šeit bija arī dzīvojamās mājas, tāda, kad bija katram spīķerim savs pārvaldnieks, saimnieks vai kā. Un, tā laika gaitā viss attīstījās līdz mirklim, kamēr 2000 vidū, sākumā vidū šeit nokļuva radošie cilvēki. Sākotnēji Dērtī Dila teatro izveidojās Andrai salā, kur iepriekš bija tāds diezgan populārs radošs rajons. Un tas bija 2007. gadā, bet tajā laikā tas teātris kopā ar kafejnīcu, dzīvojās kafejnīca izveidojās vispirms, tad teātris dzīvoja tādās telpās, kur īsti ziemā nevarēja uzturēties. Un tādēļ pēc diezgan ilgiem meklējumiem mani bijušie kolēģi atrada telpas šeit Spīķeros par diezgan mazu īres naudu ar milzīgām attīstības iespējām. Bet tajā tālajā 2009. gadā, tad, kad šeit ienāca, tad šajās telpās bija bijusi noliktava. Un te varēja atrast vecus, derīgumi noticējuši konfekšu kāras, bija redzams, ka šeit ir bijusi arī kāda tipogrāfija. Man liekas, ka otrajā stāvā bija kaut kāda turētas laivas un tā tālāk. Un tad pamazām šī vieta sāka attīstīties. Viesizrādē atbraukuši. Tapcī. Es nespēju noturēt. Kas teica? Bet es pats. Atslēg. Lai gan šīs telpas ir absolūti nepiemērotas teātrim, viņām nav augstu griestu, viņas varēja būt daudz plašākas un tā tālāk, bet katra no tām mūsu zālēm ir tādā interjerā diezgan atšķirīga. Viena ir melna, otra ir ar tādām koka sijām, trešā ir pelēka. Katra no šīm telpām savā ziņā tam māksliniekam ir jācīnās gan ar lieliem mīnusiem, kas ir šai telpai, bet no otras puses šīs trīs mūsu zālītes piedāvā brīnišķīgu iespēju, tā kā viņas pašas par sevi jau rada konkrētu vidi, un tad tam māksliniekam ir iespēja izvēlēties, kura tad no šīm vidēm būs piemērotākā un vēl piepildīt to ar scenogrāfiju. Un tas, kas droši vien mūs atšķir no citiem lielākiem teātriem, un man liekas, kas ir brīnišķīgi tieši jaunajiem teātra profesionāļiem, ka viņi var nākt un viņi sāk mēģināt tajā pašā telpā, kur viņiem vēlāk šī izrāde norisināsies, kur šī izrāde būs, kur šo izrādi izrādīs skatītājiem. Pirms tam mums bija birojas Mākslinieku savienības mājā, kas ir otrā pusē dzelzceļam. Un, acīm redzot, tad tāda intensīva bija Spīķera attīstība uz to brīdi vispār. Un tad mēs paskatījāmies, kādas te ir iespējas. Un, bija kaut kā pierasts pie tās Daugavas un dzelztilta. Man patīkās vecas mājas.
Tur ir tā, ka tur tā kā īsti ieģelis un tādas ritīgas lietas, tāpēc, teiksim, kaut kas tur bija simpātisks un arī tas, ka tā, nu, tu esi upes tuvumā pilsētas centrā vienkārši, man liekas, tā ir laba sajūta. Ikdienā tu nejūti, kas ir UNESCO mantojums, kas nav UNESCO mantojums. Bet tā vide ir patīkama. Katrā gadījumā mēs arī paši, kad nācām, principā, tad nebija pabeigtā izbūve, mēs varējām saplānot sev, kā mēs te gribam visu to iekārtot. Tā mēs esam te uztaisījuši un līdz šim brīdim arī tā kā jūtamies labi. Šī bija viena no tām mājām, kas pārtapa par dzīvojamo māju. Un šīs mājas, nu, vismaz cik mēs zinām, tad šīs mājas apsaimniekotājs bija Muhina ģimene un Veras Muhinas tēvs. Un Vera Muhina ir uzauguši šajā mājā. Vera Muhina, kā zināms, ir viena no populārākajām Padomju Savienības tēlniecēm, un viņas darbs ir Maskavā vēl šodien sastopams, kolhozniece un strādnieks. Arī Mostfilma galvenais tēls, kā teikt, kā lauva, vai ne? Nu jā, šis ir šīs mājas stāsts. Viņa gan šobrīd iet uz rekonstrukciju, tā kā mēs viņu noteikti redzēsim elpojot jaunu dzīvi. Tas uzsvars varētu būt uz kaut kādiem šourūmiem un tādām vietām. Protams, arī birojiem, radošai industrijai vairāk vai mazāk. Trīspadsmit ir palikuši, no kurām šobrīd 3 ir nefunkcionējošas. Jūs redzat, viena tur ir bez jumta, tā ir šobrīd nākotnē atstāta, bet šī un tā, kas ir tā vidējā, iet uz rekonstrukciju. Nu jā, bet visas pārējās ir apdzīvotas. Mums arī ir ļoti maz brīvas vietas, kā tā palikuši. Tieši tāpēc arī šīs mājas nāks kā laba svētība, kad varēs arvien uzņemt vairāk iemītniekus. Protams, ka šis kvartāla lokālais novietojums ir tāds, kāds viņš ir. Un daudz cilvēki, es nezinu, kā sabiedrībā ir radies tāds viedoklis, ka šis ir elitārs rajons. Tas man pašai izraisa ļoti lielu šoku. Ik sevišķi skatoties uz to, kur mēs atrodamies. Bet, nu jā, šeit ir cilvēki, šeit ir turisti, šeit ir mākslinieki, šeit ir vienkārši cilvēki, un tajā pašā laikā šeit ir cits sabiedrības aspekts. Zieds, kas nāk varbūt no pretējās puses, no šīs, mēs atrodamies tā sauktajā kādreizējā geto vai rūpniecības, tirdzniecības rajonā. Jā. Un, tas tiešām ir tas miks starp dažādām sabiedrībām, ka tu esi tā kā, tu visu laiku esi tā kā realitātē, ja tev kaut vai liekas, ka tev atnāk tur vācu grupa uz 20 cilvēkiem, un tu ar viņiem staigā, un viss ir baigi forši, un viņi saka, tur ka radošās industrijas, un kas tajā pašā laikā tu pasties ap stūri, un tu redzi ne īpaši jauku skatu, tas ir tas kontrasts, kultūras šoks nepārtraukti. Ja pirms 6 gadiem šeit nebija bruģa šajā kvartālā. Šo kvartālu varēja
nosaukt par tādu degradētu teritoriju, kas būtu renovējama un kaut kādā mērā pārtaisāma, lai šo te kvartālu varētu nākt cilvēki, kuri ir lielā mērā pieraduši nākt tikai un vienīgi uz pasākumiem, kas norisinās kaut kādos centros, vai nu tas ir kāds konkrēts pilsētas centrs. Pēc šīs kvartāla rekonstrukcijas, kas te ir notikusi, man liekas, ka cilvēkiem ir tāda iekšēja sajūta, jā, šeit ir droši, šeit es varu nākt. Tā sakārtotā vide apkārt nodrošina arī to, ka mēs, piemēram, esam sākuši uzdrīkstēties veidot izrādes arī pašiem mazākajiem. Es ticu šai vietai, un es varbūt šodien, sēžot šeit, kad mēs tikai 2 gadi esam atvērti, es nevaru pateikt, kam es strādāju, kas ir mana mērķa auditorija, vai kam mēs strādājam. Es ticu, ka mana komanda arī ir tāda pat, bet mēs ticam šai vietai. Šī vieta, šī aura, šis darbs, kas te ir. Tā jau visi jau tic, citādāk jau var visu kaut kur iet, strādāt. Bet, jā, kaut kā. Ja tu tiec līdz spīķeriem, tad tu mēģini palikt šeit. Pirmkārt, es gribētu, lai attīstās visa Rīga. Tā skaitā arī šī vieta. Vispār ir tik brīnišķīgas daudzas lietas. Vispār galvenais ir vajadzīga tikai ticība un attīstība. Pēdējā laikā ir novērojama tāda tendence, kad viss ir slikti. Varbūt tas ir labi pārdodams, tā skaitā arī mēdījos, kad sliktā ziņā līķi un asinis, teiksim, ir tā kā saprotams, ka tas tā, bet kaut kādā veidā tas cilvēka apziņā arī ir kaut kā iekapsulējies, ka viss ir slikti. Tā pašā laikā pilnīgi skaidrs ir, ka īstenībā daudz kas ir ļoti labi. Mēs nedzīvojam slikti. Ja paskatās pasauli apkārt, lielākā daļa pasaules dzīvo daudz sliktāk par mums, tad kas tad mums ir slikti? Vienkārši apziņa ir tā, kas kaut kādā veidā tiek kaut kā. Protams, tas tiek veidots arī no ārpuses, bet principā tas ir tas, kas traucē, es domāju, jebkurai attīstībai. Tas virziens, kurā šobrīd mēs ejam, ir samērā tāds, uz kuru arī es varētu skatīties. Es nesen skaitīju, šobrīd Rīgā ir 13, jau man liekas 12 radošie kvartāli vai teritorijas. Protams, ir tie lielie, bet ir arī tie mazie, kas tā kā aug un attīstās. Un man liekas, ka viena no funkcijām, kādu mēs saskatām, ka radošiem kvartāliem arī asociācijā, ir tā, ka tas ir apkaimes centrs. Kad tā ir vieta, kurā tev var nākt seniors vai kas, tā ir kaut kāda satikšanās vieta vai pasākuma izklaides vieta. Un man liekas, jo vairāk tādu vietu ir, un jo vairāk tu apvieno savu apkaimi, jo gan taviem iedzīvotājiem, gan arī tev plašāks apmeklētājs skaits. Un tā skatoties uz priekšu Rīgā, ja nemaldos 58 vai 57 apkaimes, tad mums ir kur tiekties.